Šī video mēs paskatīsimies, kā izveidot Scratch projektu. Mums tiek prasīts, ka mums ir jābūt vismaz 2 sprites. Sprites ir tādi kā objekti, kas varbūt pārvietojas, parādās, komunicē, kuri nedrīkst būt kaķītis, jābūt vismaz 3 skriptiem, vismaz vienam nosacījumam, ciklam, mainīgajam un pielāgotam blokam. Attiecīgi tālāk ir aprakstīts par grūtības pakāpi un ka var izveidot spēli, animāciju, interaktīvu stāstu. Mēs paraugā mēģināsim izveidot spēli, un apakšā ir instrukcijas iesniegšanai. Tātad nodarbībā esam jau pirmo soli izpildījuši, un otriem solim pirmos 2 soļus. Tātad mums paliek tikai izveidot projektu un izpildīt 3. un 4. soli. Tad dodamies uz scratchmit.edu. Ieteicams, protams, ir piereģistrēties, lai jums projekts nav jāizveido vienā reizē, jo, ja jūs aizversiet pārlūku un izslēgsiet datoru, tad ir iespēja, ka jums pazūd jūsu darītais. Es nospiedīšu Create, aizvēršu tutorial. Tātad šis te kaķītis, ko redzam, tas ir sprite, tas ir vienkārši tas, kā sauc šeit objektus. Kreisajā pusē mums ir visādas kontroles, piemēram, kustība, izskats, skaņa, notikumi, kontroles, tā kā sensorveidīgas komandas, operatori, mainīgie un mūsu bloki. Tad pirmais, ko es ielikšu, būs fons un mani spraiti. Tad spēlīt būs pavisam vienkārša bumbiņa, kas leks pāri kvadrātiņiem. Tad ielikšu fonu no standarta, atradīšu, kur te ir šīs te zilas debesis. Tad man būs kāda virsma, pa kuru mēs varētu mēģināt veidot kustību. Noņemšu nost kaķīti, pielikšu bumbiņu, kura būs mans varonis, kas lēkā, un varam pamēģināt podziņu izmantot kā tātad bloku, kas pārvietosies. Podziņas būs bišķīt jāpamaina, lai viņas būtu citā izmērā, un lai tad, kad saskarās ar bumbiņu, tomēr kaut kas notiktu. Tātad objekts vienkārši pārvietoju šobrīd piespiežot spēli, lai tīri vizuāli būtu tur, kur es vēlos. Protams, pēc tam tas tiks noteikts kodā, kur kam ir jāpārvietojas, jāatrodās un tā tālāk. Tas ir tikai un vienīgi, lai atvieglot mums darbu. Tātad, ja es uzklikšanu uz objekta, šeit vidējā blokā redzam, ka parādās bildīt, kā tas izskatās. Tad šis te vidus bloks ir tas, kur mēs veidojam, teiksim tā kā savu kodu ar šiem te blokiem no kreisās puses. Tad es uzspiedīšu uz savas bumbiņas, redzam, te parādās bumbiņa, un pateikšu, kā tad, kad noklikšanu šeit starp podziņu, ka kaut kas ir jāizdara. Tātad došos uz notikumiem, un šeit ir kāda noklikšanās. Šādas mums vajadzēs 2. Tātad pirmajā mēs ieliksim, ka pārvietojās mūsu objekts un ka izveidojās mūsu tā kā rezultāts, cik labi mēs esam spēlējuši. Ja? Paņemsim pie kustību blokiem un go to. Tad go to nozīmē, ka pārvietoties uz XY, attiecīgi XY koordināts. Šeit tikai ir jāņem vērā, kā šis laukums dalās no centra. Tātad šeit pa kreisi būs -X, pa labi būs +X. Uz augšu būs +Y, uz leju būs -Y. Tad paņemsim, ka es vēlos, lai aiziet uz -180 un -135. Attiecīgi nospiedīšu play un redzam, ka lampiņa, bumbiņa pārleca. Tas notiek tikai vienreiz, jo man pēc tam bumbiņa tur, kur jābūt. Ja es pārvietošu manuāli bumbiņu citur un tad nospiedīšu, tad pārleks atpakaļ. Tātad šobrīd mums viņš vienkārši pārvietosies tur, kur viņš sāk. Uzreiz izveidosim, ka bumbiņa lēc, jo šobrīd mēs palaižam, nekas baigi nenotiek. Tātad bumbiņa lēkās, līdz viņu vairāk nelēkā, kas nozīmē, ka tā darbība atkārtojas mūžīgi, līdz kaut kas notiek. Šī gadījumā mēs paņemsim pie kontrolēm un izmantosim forever. Tad mūžīgi. Spēli pārtraukt var arī kubiciņu.
Līdz ar to mums nav svarīgi, ka bumbiņi saprot, kurā mirklī ir jāpārtraucās darbība. Tajā iekšā mēs ieliksim if bloku. If bloks pēc būtības nozīmē, ja kaut kas, tad. Tātad, ja mēs piespiežam peli vai nospiežam atstart, mēs gribētu, lai bumbiņa lec. Līdz ar to mums vajag operators sadaļu. Tātad tas būs pavisam vienkārši, teiksim, nosacījums. Or, jo mums dar vai. Ja mēs gribētu, ka ir jānospiež divas lietas, tad mēs liktu and. Tad šo te bloku mēs ieliekam iekšā. Tātad, ja tas vai tas, tad. Un pie sensing atrodam mouse down, nospiests taustiņš. Mouse down nozīmē kreisais taustiņš, ka ir nospiests. Vai key space pressed. Jūs šeit varat arī samainīt uz jebkuru citu taustiņu, bet parasti spēlītais ir uz atstartu. Un tad mums vajadzētu likt, ka lec, pagaida kaut kur nedaudz gaisā, un tad nokrīt, un tad samaina mums punktus. Līdz ar to šis te lēkšanas process ir pēc būtības pārvietošanās pa gabaliņam. Tad mums vajag tā, lai mēs baigi neredzētu ar aci, ka tur kaut kas teleportējas gabalu. Līdz ar to mēs to darīsim ar repeat ciklu. Tad repeat nozīmē atkārtot. Un mēs ieliksim, ka 11 reizes atkārtojas kustības izmaiņa, tātad motion change. Mums vajag Y pa 15 koordinātēm. Attiecīgi mums vajadzēs pagaidīt pa vidu, tātad control wait. 0,2 sekundes būs pietiekami, tātad tā ir tā aizskava, kad, teiksim, reālajā dzīvē gravitācija uzvarētu un mums vairs lēciens neizdodos, mēs sākam krist. Tātad šim te būtu jābūt nevis iekšrapīt, bet aiz. Un mēs varam paņemt ārpusē un atdalīt šīs te daļiņas un nokopēt. Mēs varam arī nelikt uzreiz visu iekšā, mēs varam atsevišķi ārpusē salikt visu. Un tad mums ir tātad repeat vai repeat, un otrajā mēs liekam -15, tātad lai kristu leju. Palaidīšu spēli, un tad, kad es noklikšanu, bumbiņu uzlec augšā, un pēc tam nokrīt. Ja es piespiežu atstarp taustiņu, notiek tieši tas pats. Un mums vajadzētu kaut kā saglabāt mūsu rezultātu. Līdz ar to mums jādodas uz variables, tātad mainīgais nozīmē kaut kādu vietiņu, kas ir ar konkrētu nosaukumu, kurā glabājās kaut kas, ko mēs tur gribam teikt, cipari un tā tālāk. Un šeit mēs liekam for all sprites un score. Okay. Tad redzam, viņš arī te stūrītī parādās. Un tepatās variables sadaļā mums ir change, kur mums vajadzēs vienu šeit, aizrapīt un set pie mūsu pirmā bloka. Tātad change mēs saliekam kā score by 1, tātad tiek palielināts rezultāts par 1, jo katru reizi, kad mēs lecam, mums vajadzētu parādīties labākam rezultātam, ja mēs esam veiksmīgi nolaidušies līdz zemē. Ja mēs ieskriesim kvadrātiņā, tad mēs liksim, ka visa spēle beigusies. Un tad, kad mēs sākam spēli, mēs gribētu, lai score piemēra 0. Palēkāšu, nospiežu stop, sākt un score ir 0. Tā, ja mēs sākam jaunu spēli, rezultāts mums sākumā ir 0. Attiecīgi, tālāk mums vajadzētu izkustināt šos te blokus. Redzam, mums jau ir 2 skripti, mums vajadzētu vēl 3. Faktiski mums būs nedaudz vairāk. Tad uzlikšanam uz šī te vienu no taisnstūrīšiem podziņām, ja, un izveidosim tam kustību. Mums arī faktiski vajadzēs, lai mainās šī te podziņa nedaudz, ja viņi, piemēram, ieskrien un tā tālāk. Tātad dodamies uz events. Tad, kad tiek sākts, mums būs atkal 2 darbības. Viena darbība būs, kas pateiks, kad viņam ir jāpārvietojas atkal mūžīgi, jo mēs vēlamies spēlēt līdz mirklim, kad
Mēs pārtraucam spēli. Tajā mums ir nepieciešams go to X, tad viņš pārvietosies horizontāli, bumbiņi vienīgais, kas pārvietosies vertikāli, un mums vajadzēs glide. Tātad pirmais pārvietos viņu šeit uz sākuma pozīciju, otrais pārvietos virzienā uz bumbiņu. Sākuma pozīcija mums būs 240 uz mīnus 135. Pārvietošanās mums notiks 3 sekundes. Un mēs pārvietojamies uz tām pašām koordinātēm, kur mums atrodas bumbiņa. Tātad mīnus 240 uz mīnus 135. Tad, ja es palaidīšu, tad šobrīd tā kā viņam nav nekāda nosacījuma par to, ka būtu jāpārtrauc spēle, viņš vienkārši savā nodabā uztaisies no viena gala uz otru galu. Attiecīgi tālāk mums vajadzētu ielikt, kas notiek, kad viņš uzskrien virsū bumbiņai un kas notiek sākumā. Mums šim te elementam jau sākotnēji ir 2 izskati. Mēs viņus pamainīsim, protams. Mums vajadzēs pirmkārt mazāku šo te bloku. Otrkārt mums vajadzēs, lai viņš tā kā parāda citu krāsiņu, kādu spilgtu krāsiņu, tad, kad viņš ir ieskrējis konkrētajā elementā. Tad es samainīšu platumu šim te elementam. Svarīgi būtu uzreiz arī otrai podziņai to izdarīt, lai viņas izskatās vienādi. Un arī otram izskatam. Tas nekas, ka krāsu mēs mainīsim pēc mirklīša. Mums svarīgi, lai viņas būtu vienādas. Šeit ir iespējams arī importēt savus attēlus, ja vēlaties, vai arī uzzīmēt kaut ko jaunu. Tātad pirmais varētu būt arī tas pats pelēkais, varbūt pirmiem palikt, bet otrais ir tad, kad būs uzskrējis virsū, līdz ar to samainīsim to, piemēram, uz oranžu ar oranžu sarkanu maliņu, piemēram, ja. Otram elementam uzliksim, ka krāsa varbūt būs, piemēram, violeta paliks tad, kad ieskrienam. Un kamēr viņš vēl tikai braukā, uzliksim varbūt, ka viņš ir nedaudz iekrāsots. Okay. Dodamies atpakaļ uz kodu bloku. Un pieliksim klāt šim te arī to pašu nosacījumu, kas notiek, kad mēs sākam. Tātad ejam uz izskats. Samainīt kostīmu uz switch costume to. Un sāksim ar A. Tātad to, kas bija mums sākotnēs šis te pelēkais, ja? Tālāk mums vajadzētu, ka viņš gaida līdz wait until kas mums būs pie kontrolēm. Sensing mēs atrodam touching. Un šeit samainīsim, ka bumbiņi. Tad, kad pieskarās bumbiņiem, tad mēs vēlamies samainīt kostīmu uz B un izveidosim vēl vienu mainīgo iepriekšējais rezultāts. Tātad make a variable, last score, un tajā mēs glabāsim iepriekšējo rezultātu. Tātad šeit nulītes vietā ielikam score un my variable vietā ieliksim last score. Un tālāk mums vajag apstādināt šo te spēli. Tas būs pie kontrolēm un stop all. Tātad, ja bloks ieskries aplītī, tad mums apturēsies viss spēle. Tad tagad viņš ieskrien, apstājās, nomaina krāsu. Pamēģināsim viņam pārlekt, mums samainās rezultāts. Un, ja mēs arī uzkrītam, tad tāpat tās samainās un apstājās. Tieši tam pašam visam būtu jānotiek ar otro podziņu, tikai viņai būtu jābūt aizskrēju.
Tad mēs varam paņemt no šīs te pogas, bloka, kas mums kustās, un nokupēt to, ko mēs esam izveidojuši. Tikai šī gadījumā te atdalīsim šo te daļu un pieliksim, ka sākumā ir paslēpts. Tad mēs gaidām, piemēram, pusotru sekundi, tā, lai viegli būtu spēlēt. Un tad mēs parādam. Un tad mēs atkārtojam spēli, līdz tā iziet visu ciklu. Pamēģināsim. Sākt spēli. Lecam, lecam, lecam un speciāli ieskriešu otrajā blokā, un tas arī jāpatur. Tālāk mums bija prasībās, ka mums ir jābūt, šeit bija norādīts, ka jābūt vismaz vienam custom bloku. Vispārējais mums šobrīd ir izpildīts. Custom bloku nozīmē, ka mēs izveidojam kaut kādu savu bloku, kas kaut ko dara. Mēs varētu, piemēram, šeit bumbiņai ir kostīmos ļoti daudz dažādu kostīmu, mēs varētu uzlikt, ka ik pēc kaut kāda laika viņa maina savu izskatu. Tad mēs varētu ielikt, ka mums ir mans bloks, viņam ir ievade, šis te ievadas bloks, jo es viņam gribēšu aizsūtīt savus punktus. Un, teiksim, costume change. Un šī vietā mēs varam ierakstīt to pašu skoru. Viņš nekonfliktēs, ka mēs ieliekam tur tādu pašu nosaukumu vai, piemēram, current score varam ielikt, lai nejauktu galvu. Un tas ir bloks, kas man ir jānodefinē, un viņš ir arī jāizmanto. Tātad es ielikšu vietu, kur es viņu vēlos izmantot. Tad, kad man palielinās punktu skaits, es vēlos, lai šeit tiek ielikts mans mainīgais skor, un tad atsevišķi definētajā blokā, lai man nejauktos šeit iekšā, es ielikšu nosacījumu, kas pārbauda vai atbilst konkrētam apjomam, un tad viņš ieliks jau citu tātad šo te rezultātu. Līdz ar to man vajadzēs if then bloku, kurā ir šis te current score, bet es vēlos pateikt, ka viņam ir jāatbilst kaut kādam nosacījumam. Tad es vēlos, lai viņš ir vienāds ar kaut ko, un es vēlos, lai izpildās dalīšana ar atlikumu. Tātad dalīšana ar atlikumu mums saucās mod. Tātad to es ielieku šeit iekšā. Paņemu current score, uzmanīgi tikai trāpīt iekšā vajag, un dalu ar 3. Piemēram, kad dalās rezultāts ar 3 un izveido atlikumu 0, tad es vēlos, lai man samainās tēps. Tātad next costume. Pamēģināsim palaist. Pārlicu 1, 2, 3, un man nomainās bumbiņas izskats. Pamēģināsim nedaudz ilgāk. Tad parasti custom bloks ir paredzēts, lai varētu izveidot kodu bloku, kuram ir jāatkārtojas daudz reizes. Viņu var arī veidot, lai atvieglotu struktūru tīri, lai vieglāk lasāms ir, jo tomēr šie te bloki ir diezgan daudz un var palikt nedaudz raibi. Tad redzam, katru reizi man rāda pēdējo rezultātu, un bumbiņu krāsu maina tikai un vienīgi, kad es sasniedzu konkrētu rezultātu. Lai iesniegtu darbiņu, file, save to your computer, šleipielādēsies, dodamies uz uzdevumu, šeit ir saite, atveram jaunā tabā, izvēlamies failu, viņš pilnīgi noteikti jums ir pie downloads, un submit. Un pēc mirkļa jau redzēsiet, vai esat izpildījuši visas prasības. Prasības ir tās, ko pārbauda, ir precīzi tas, kas tur ir uzskaitīts. Un līdz ar to varam tur paskatīties. Ja vēlamies, varam nospiest un redzēsim sarakstiņu, ka visur ir jābūt smaidīgiem smaidiņiem. Atceramies, ja gadījumā kādas no lietām sagādā problēmas, mums ir jāsasniedz 70% rezultāts, līdz ar to nekas traks nenotiks, arī ja viens no smaidiņiem nebūs priecīgs.